Sveiki, skatītāji! Vai pēc Valentīna dienas svinībām ir palikusi kaudze ar neizlietotiem prezervatīviem? Tad te nu lūk ir risinājums jūsu problēmai. Jenna, you're holding on too tight. I can't get my thing to work. That was perfect. That was fucking perfect! Bērni izaug, bet spēlēties joprojām gribās. Lai sev neapkalnot ejot uz bērnu rotaļlietu veikalu, lai apmierinātu savas slēptākās fantāzijas, nāks rotaļlietas meistarot pašiem, liekot lietā iztēli. Vispār kā pie vēlna latviski saucās šī spēļmantiņa? Angliski gan viņš saucās Slinkies, bet man nav pilnīgi nejausmas, kā viņu nodēvēt latviski. Jūs varat ierakstīt apakšā zem šī video komentāros, kā patiesībā sauc šo spēļmantiņu latviski. Man kā 90. gada bērnam ar šo lietu saistās diezgan sāpīgas atmiņas. Vienmēr gribēju šo rotaļlietu, bet vecāki nekad nepirka. Un par cik Latvijā 90. gados prezervatīvu nemaz nebija, cilvēki lieto tikai cūku zarnas. Tādēļ mana vēlme spēlēties un izgudrot inovatīvas rotaļlietu veidus nebija diezko spēcīga. Sievietes, bez jums šī pasaule nebūtu iedomājama, jo kaut vai bez jums nebūtu arī izgudrot prezervatīvu, ar ko mums večiem spēlēties. Tomēr autovadīšanu atstājiet īstiem večiem. What's the name of the place? It's Candle Supply. I don't know how I got to it. What was that? I don't know. I just tore my car up though. What in the world was that? I don't know. It's like the bottom came out. It was, I went right through there. It just looked like a road, didn't it? It looks terrible. I don't know what's happening. It's smoking. Do you know where the Candle Supply is? Kā gan, bļaģi, var nepamanīt gigantisku caurumu ceļa vidū? I don't know how I got to it. Man vienīgajiem liekas, ka viņi ir apdolbījusies no kārtējās botoksa dozes. What was that? I don't know. I just tore my car up though. Studenti, un tā ir jāprot vienmēr paturēt vēsprāt, jebkurā situācijā. Jūs varat derēt, ka ja tu nonāktu tādā pašā situācijā, viss, ko mēs dzirdētu, būtu... Ёб твою мать! Блядь! Охуели, что ли? Ёбстуды, блядь! Tagad ir saprotami, kāpēc Saudarābijā ir tik maz ceļu satiksmes negadījumu. Kaut gan saprotams, ka emigrējošajām musulmaņu sievietēm, kas valkā burkas, ir diezgan šauras redzesloks. Ļaujot sievietēm ģērbties nedaudz brīvāk un eiropeiskāk, viņas noteikti redzētu nedaudz labāku ceļu, un mēs 100 punktu varētu izvairīties no daudzām avārijām. Bet tad mēs nonākam otrā galējībā, kuri īsti veči pēkšņi aizmirst, kā vadīt automobīli, un vispār to faktu, ka atrodas pie stūres, un uz kurien tiek vērsts acu skatiens. Šis ir tikai kārtējais video, kur jaunieši atkal aizņemās māmas mašīnu un taisa huņas. Par pēdējiem 5 eiro ielēja nedaudz benžas, bet tomēr normālai trosē nemaz naudas nav pieticis. Ko gan jūs tik atraktīvi saskatāt tajā driftā? Kāpēc tagad izmisīgi visas sētas puikas cenšas kļūt par kaut kādām drifta zvaigznēm? Bezatbildīgi slidinoties pa ceļiem un neļaujot kaimiņu Jankam naktīs mierīgi gulēt.
Bet, kad jau iebrauc sūdos līdz ausīm un savajagās Jankas palīdzību izvilkt auto no grāvja, tomēr Jānis nav parasts vecs. Viņš negulētās naktis nav aizmirsts un pieliek trēknu punktu šīm nakts izklaidēm. Nu jau labi, teikt vismaz par vienu izkastu ceļiem būs mazāk. Tāda dzīvē. Vairāk mums tāds traktorists vajag, lai vismaz kaut kā disciplinētu tos trakos jauniešus uz ceļiem. Un ticiet man, pēc laika vairs policija nebūs vajadzīga, jo kas gan var būt trakāks par ciema šerifu Janku ar savu traktoru Belarus. Cienījamie skatītāji, brauciet lūdzu prātīgi, nedriftojiet naktīs un nepārkāpiet ceļu satiksmes noteikumus. Traktorists Janka vēro tevi. Māsās Dmitrijs, paldies, ka noskatījāties šo epizodu. Neaizmirstiet abonēt man kanālu, spiest īkšķis gaisā un tiksimies nākamnedēļ.